Tātad šī siena man ir paredzēta akcenta siena, un es viņu gribu krāsot tumši pelēku, gandrīz melnu. Un kā es viņu krāsošu, es izdomāju, ka es viņu pamēģināšu nokrāsot fejkajā laimvašā, kas ir no 2 toņiem parastās krāsas, miksējot kopā. Tātad siena man jau ir pa lielam sagatavota. Pirmais, ko es izdarīju, uzlīmēju skočiņu uz jau nokrāsotajām sienām un ar rotiņu iematēju mazlietiņā stūrīti šīs sienas tonī, lai kad ņem no skoču, lai man pelēkais tonis neuziet uz baltās sienas. Siena ir nogruntēta, tagad pagaidīsim kaut kādu stundu, 2, kamēr grunts kārtīgi nožūst, tikmēr pastāstīšu pa krāsām, ko es esmu paņēmis. Tātad pirmais man būs bāzes krāsa, ar kur es nokrāsošu visu sienu pirmajā kārtā, un tad man vēl paliks pāri, ar ko miksēt. Un otra krāsa, kur tonis ir šāds un šāds. Es vispār iemetīšu bildi ar paraudziņiem, kā izstās. Tātad jā, plāns ir no sākuma nokrāsot pirmajā krāsā ar bāzes krāsu, un tad pēc tam šitās 2 miksēt ar šitādu lielo otu, tādā rakstā vilkt un cerams, ka sanāks. Nu, šāds man bāzes tonīts, tumši pelēks. Tā, nu siena nokrāsota. Teikšu godīgi, ir tāda dīvaina sajūta, nekad ne mājā, ne dzīvoklī, nekur nebija krāsojis šī tik tumšas, gandrīz melnas sienas, bet izstāda diezgan prikoļna. Un te jau redzēs, kā tālāk tur sanāks jāgaida, kamēr viss nožūst. Durvis kur es arī nokrāsoju. Tā kā gaidām, lai žūst. Un tad ķersimies pie otrās fāzes. Tā, nu labi, es jau te aizrāvos. Es, karoči, gribēju testa variantā vienu stūrīti, tikai šodien nokrāsot un doties projām, lai saprastu, kā vispār izstās un kā vispār ir. Jo teorētiski man vaniņā vajadzēja ar kociņu nodalīt tās krāsas, lai viņas nejaucās kopā, ielai vienā otrā pusītē, čučuļ pamēģināt. Nu, redz, kur ir jau krāsoju sienu, jau vispār nebija plānots. Tāpēc arī neko neuzfilmēju, bet izstās šādi. Tūņās paņemsim trepas nost. Tā. Nu, tas rakstīns ir šāds. Viņš vēl žūst. Nu video viņš izstās daudz tumšāk, jo es to sienu vispār teorētiski gribēju tumšāku. Un tā krāsa jau bija bezmazai otrs līmenis aiz melna, un vienalga viņa ir tāda gaišāka. Es tā kā vairāk uz melno pusi gribēju, bet mans painīts ir nopirks, tā kā jāizkrāso, jebkurā gadījumā ir. Žūstot viņa paliks vēl tumšāka. Video arī izstās raibāk nekā dzīvē ir. Un tad es iešu otro kārtu vairāk ar ūdeni piejaucot, lai viņš vairāk tā kā sajiet kopā. Vai arī es vienkārši ar mitu rotiņu iešu pāri un pamēģināšu viņu iematēt. Tā, nu esmu nokrāsojis pirmajā kārtā. Vēl mēģinu saprast, ja patīk, cik ļoti patīk, grūti pateikt. Bet tā ir pirmā kārta, jāiet ir ar 2 kārtām, un otro kārtu es šķaidīšu mazliet ar ūdeni, lai viņi tāds šķidrāk sajiet kopā. Nu, ot, tā izstās. Nu, šitā siena ir nokrāsota 2 reizes, bet man izstās, ka vajadzēs trešo tādu sajūtu, ka bišķītiņās kaut kur vēl sit cauri to zilo reģips. Tā kā nokrāsošu vēlreiz, lai ir čotka. Tā, nu turpinam darboties ar krāsošanas darbiem. Reku redzēt, es jau iesāku
šo sienu patestēt, kā izstās ar šiem krāsas toņiem. Man liekas, ka ir ļoti labi. Pāris vietās sanāca tādas asākas pārējas, bet es, kad pārējuši otrajā kārtā, es vairāk mitrināšu ar ūdeni un miksēšu. Man liekas, būs forši tā, bišķi kičīgi, interesanti. Čakars, protams, baigais šito visu tā izkrāsot, bet nekas, padarbosimies. Tā, un par cik šodien gan man diezgan daudz tur sanāks ņemties, kur piezāģēju tēlīti, ieliku, pielīmēju ar skoču, lai katrā pusē sava krāsa, lai viņi nemiksējās kopā. Nu, šādi man izstāsta mani divi toņi, diezgan gaiši, diezgan līdzīgi, negribējās, lai baigi raibi. Nu, tā, video izstāsta pat bišķi raibāk nekā dzīvē, bet ir labi. Krāsošanas darbi rīt pilnā sparā, kur šo sieni otro reizi esmu nogrāsojis, tagad esmu ticis līdz tejienei. Un tagad es paņēmu šitādu otiņu lielāku, kur viņi foršāk var to krāsu samatēt kopā uz sienas, lai viņš nav tik raibs, jo tagad viņš tāds smuki, tāds vienmērīgs, tā, patīkami. Tā kā ņemot šito otiņu, mērcu ūdenī, ņemu te un uz sienas matēju. Nu, šī istaba man gandrīz ir gatava. Es te pēdējos piečņīšanas darbus daru, jo pieņemsim ir kaut kādas vietas, kur man nepatīk, kā notiek pārēj, tad es vēlreiz pārēju pāri kaut kur piekrāsoju, logam ailu, lai es te izkrāsoju, te bija diezgan drastiski tāda pārēja no gaišā uz tumšo, gribējās bišķi maigāk. Te viss ir smuki, šī istaba lielam gatava. Tā, nu labi, kaut kā pamēģināsim. Tā, pamēģināšu parādīt, kā es aplīmēju šīs metāla melnās maliņas, kuras nopirku depiņā šito Edvardu skoču, nav slikts īstenībā. Diezgan labi viņš strādā. Tāda es ar nādziņu velku šitā līniju. Pielīmēju maliņu, vēlreiz pārēju ar nādziņu. Es noplēšu nost lieko. Un vēlreiz ar nādziņu pārēju pāri. Tā maliņa pielīmējusies. Tā, krāsošanas darbi turpinās. Vakardien nokrāsoju otrajā kārtā to sienu, šito sienu. Un kaut kā man sanāca, nezinu, tad man paņēmās gaišāk, tad man paņēmās tumšāk, tad es kaut kādā vietā gāju vēlreiz pārkrāsot, kad izžūst, tad ir tumšāks, jo tagad tu to krāsu uzklāji, viņa ir daudz gaišāka nekā viņa patiesībā, ka viņa izžūst. Tad es uzliku te, man likās būs labi, viņš izžūva un kur ir daudz tumšāks. Tā kā principā šito te posmu pārkrāsošu vēlreiz, te smuki man sanāca. Mēģināšu ātrajā īsajā versijā izstāstīt, kāds man bija čakars ar durvīm. Situācija bija tāda, ka pirmo reizi nokrāsojot, nobraucot ar nadziņu, man krāsa nāca nost. Pirmais, ko es domāju, kur pieļāvu kļūdu, bija, ka neiematēju durvis nogruntēju, bet ar smilšpapīru neiematēju un tāpēc nāca nost. Kasīju visu krāsu nost, iematēju, gruntēju ar to pašu sienas grunti, ko es gruntēju sienas, krāsoju vēlreiz. Vienalga, krāsa nāca nost. Akal kasīju nost. Tad aizbraucu uz Kasenukai, izstāstīju problēmu un pateicu, ka šīs durvis it kā nevarot ar sienas krāsu krāsot, jo viņa neiesūcoties, iedeva man speciālo mēbeļu krāsu, ko es uzjaucu arī sienas krāsas tonī. Nokrāsoju, turējās forši, bet tonis atšķirās, viņa bija spīdīgāka un mazliet arī krāsa bija savādāka. Nākamais, ko mēģināju, man daudz ieteica sakret UG grunti, ar kuru nogruntēju, nokrāsoju, testa variantā paskrāpēju, it kā turējās. Tad beigās sanāca, kad es abas durvis nokrāsoju savādāk. Pirmās durvis es nokrāsoju ar to mēbeļu krāsu, pēc tam viņu pieslīpēju un pa virsu gāju ar sienas krāsu. Otrām istabas durvīm es nogruntēju ar to sakretu UG un pārkrāsoju ar sienas krāsu. Šitā sakretu UG izstāsta, kad laikam strādās. Kur vakardien uzkrāsoju. Tā braukājot ar nagu, var redzēt, ka viņš tā kā ieskrāpējas krāsā, bet viņa nenāk nost. Karoči mēģināšu šodien krāsot visu, sākšu uzreiz ar durvīm, tad pāriešu uz tejienu, tikmēr izžūs durvis, otrajā kārtā durvis un cerams beidzot būs viena puse no visām durvīm nokrāsojusies. Kā es tagad vaniņai daru? Kur es biju uztaisījis to pamatnīti un tagad es visu laiku lieku iekšā foliju, ielēju krāsu, pabeidz strādāt, izņem ārā, izmetu. Jo šitās vanniņas arī maksā, man liekas, kaut €50 gabalā un katru reizi to kociņu līmēt, kurš čakarīgi izdomāja šitā. Tā, šī pusītē smuki ņēmu skočiņu nost, un par cik es to maliņu biju iematējis ar balto krāsu. Es
Tas kāda smuka līnija sanāk taisna. Šobrīd to, lai esmu izkrāsojis vienā kārtā, un es tā kā jau visur daru, es izkrāsoju pirmajā kārtā, es pastos, kur kaut kur varbūt tās vēl bišķi jāpiečiņi, jāpiešpaktē, lai būtu labi. Kā var redzēt, te man sanāca kaut kā, varēja redzēt špakteļu un malas līnijas, tad es rekur pievilku tādu plānu kārtiņu, pieslīpēju, lai, ka nokrāsu 2. un 3. kārtā, tur viss ir čotka. Tagad, ko es darīšu? Rekur man ir flīžu grīdlīstītes. Šādas viņas man ir pieslīpētas, bet es tagad te visur saspiedīšu akrilu, lai pēc tam es varu nolīmēt. Un tad es krāsošu līdz šai flīžu maliņai pāri visam akrilam. Man liekas, ka būs baigi normāli un baigi forši.